stāstu par juglu. Gribu mazliet pastāstīt par nozīmīgu juglas daļu, ko sauc par neredzīgo ciematu. Šajā ciematā mitinās dzīvo cilvēki ar redzes problēmām, gan vājredzīgi, gan neredzīgi. Un šeit būs neliels ieskats par to. Sākšu ar neredzīgo ražošanas uzņēmumu, kas kādreiz tika dibināts cilvēkiem ar šādām redzes problēmām. Šajā uzņēmumā tika ražotas dažāda veida sukas, birstes, zobu birstes un citas saimniecības lietas. Uzņēmums bija ļoti liels. Diemžēl pašlaik nekāda ražošana tur vairs nenotiek. Tāpat kā citās vietās arī šeit telpas tiek izīrētas dažādām firmām. Taču nelielu daļu no šī bijušā uzņēmuma pašlaik aizņem Latvijas neredzīgo biblioteka. Šeit notiek arī dažādi pasākumi. Neredzīgo biedrība ir dibināta 1926. gadā ar mērķi apvienot cilvēkus ar šādām redzes problēmām, apvienot un cīnītos par savām tiesībām. Kā jūs varat redzēt, iepas ir aprīkotas ar tādām margām, lai cilvēkiem būtu ērtāk orientēties vidē. Un šis ir Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs, atklāts pagājušajā gadā. Mēs dodamies pa galveno ieliņu, Tālas ielu. Vārnis mūs sveicina. Dodamies Strazdumuižas parka virzienā. Mēs tuvojamies jau Strazdumuižas parkam, kurā ir seni koki. Kādreiz šeit bija arī estrāde. Diemžēl tā cieta ugunsgrēkā un bija jānojauc, bet ir atjaunoti soliņi. Aiziesim līdz skatu platformai pie Juglas ezera. Šī skatu platforma ir izbūvēta pirms ļoti daudziem gadiem, nepateikšu konkrētu gadu skaitli, bet tās mērķis bija veidot vietu, kur Rīgas iedzīvotāji varētu braukt, atpūsties uz parku, pavērot Juglas ezera apkārtni. Pāri mēs varam redzēt, ir Brīvdabas muzejs. Un tur starp kokiem mēs varam redzēt dambīti, par kuru es stāstīju iepriekšējā video. Pašlaik notiek spraigas diskusijas ar Rīgas domi sadarbībā ar Juglas attīstības biedrību, lai šis mūris tiktu atjaunots, restaurēts, jo pašlaik tas ir diezgan bīstams, bet īsti nojaukt to negribētu neviens, jo tam ir tāda vēsturiska vērtība. Vasarā šajā skatu platformas ielokā tiek izvietoti bišu stropi, kur čaklie kukaiņi vāc mums medu. Jā, šajā vietā bija estrāde, kā jau es teicu, kuri cieta ugunsgrēkā. Es pat arī esmu uzstājusies šajā estrādē, dejoju. Arī šeit parka kokus ir paplosījusi šīs vasaras vētra. Simtgadīgie koki nolūza, daži nācās tos sazāģēt. Un pamazām mēs nonākam līdz Juglas pērlei saglabātai. Šī ir Strazdumuiža.
ar ļoti senu vēsturi. Neiedziļināšos gada skaitļos, taču šī ir vienīgā saglabājusies mūža, kas ir pieejama publiskai izmantošanai, apskatei. Pašlaik šeit ir neredzīgo biedrības dienas centrs. Protams, ēka ir veca un pamazām tā tiek uzturēta, taču prasītos nopietnāka restaurācija. Un tagad mēs dodamies no kalniņa lejā cauri 100-gadīgai alejai. Dodamies neredzīgo pansionāta virzienā. Pastaigas noslēgumā esam atnākuši līdz neredzīgo pansionātam. Skaista atjaunota ēka. Un šeit uzturās cilvēki, kuri palikuši vieni un vairs nespēja par sevi parūpēties. Nav citu tuvinieku, tātad, kuriem ir šīs redzes problēmas, invaliditāte. Šeit viņi visi mitinās. Paldies par mūsu kopējo pastaigu šodien. Ja tev patika, spied like, ja vēlies komentēt, un paraksties uz manu kanālu Meitene no Juglas. Bet man vēl jādodas pastrādāt. Es esmu fotogrāfa, man ir sava fotostudija Open Photo. Šodien paredzētā fotosesija kādai jaunai dāmai. Būs forši. Čau!